Mēs šobrīd atrodamies atpūtas vietā Redzeme Klintis. Un šis ir privāta īpašums, ko uztur viens uzņēmīgs cilvēks. Ja salīdzina pirms kaut kādiem vairākiem gadiem, tad bija nežēlīgi pilns ar dažādām drazām un visu kaut ko tam līdzīgi. Jo tad bija arī pa brīvu, vai ne? Tad arī faktiski bija pa brīvu. Un tad tas latiņš, ko turists noliek, viņš dabon, ka tie viņa papīri tiks savākti, un tad viņam te ir tādi stilizēti, kā teikt, šašlikcepamie. Attiecīgi, šādi ir labāk. Nu, tāds pusorganizēts, tāds it kā laukos, ja? Bez šabām, jo tur, kur ir aprīkot ugunskura vieta, tā mazāk kaut ko bojā no tā, kas šeit ir skatāms. Vai nu šeit šim privātu uzņēmējam, vai kādā citā vietā, kur ir stāvlaukumi gan bez maksas, gan arī par maksu. Cilvēki tiek radināti pie domas, ka ir speciāli plānotas vietas, tad lūk, tur arī paliekam. Jo pārējo vietu mēs varam iet līdz Saldzgrī, līdz Ainežai vai uz Rīgas pusi. Jūrmala visiem pieder, mēs varam brīvi pārvietoties. Bet tas triks ir tajā, ka tā kā tur ir tās galvenās klintis vai alas, tad to dēļ tomēr tas turists brauc, un tā, ka viņš ir apskatījis, tad viņš grib apsēsties tepat blakus. Noteikti cilvēki lielāku priekšroku, manuprāt, dot uz šādai vietai. Jo viņam mazāk ir jādomā par to, kur viņš tur kurs vai ko. Bet bez šabām tas ir papildus vēl pluss, un viņš noteikti brauc skatīties Klintis. Nu, ne tikai, gal galā šī ir arī salīdzinoši maza daļa, kur var akmeņaino Jūrmalu Latvijā redzēt, vai ne? Un te vēl arī kaut cits var atrast. Nu, ko vēl? Te patiesībā ir vismaz 390–450 miljonu sveci pārpalikumi. Tas ir fosīlis tādas, tad šeit būtu lieliski ģeoloģijas stundas skolēniem, piemēram. Tieši tā. Akmeņi, dažādi iežu paraugi, kas te pie mums atnākuši no Skandināvijas lielākoties. Būtībā visi, kas ir tajā skalā, kas ir atrodami, te ir.